Labdien! Bērni pasaulē pelnījuši vislabāko. Par to ir mūsu šīs dienas stāsts, ko mums ir sarūpējis Rīgas domas labklājības departaments par atbalsta centru bērniem un ģimenēm Sirdsgaisma. Mēs esam atbalsta centrs bērniem un ģimenēm Sirdsgaisma, un pašlaik mēs piedāvājam jauno pakalpojumu Meklēju ceļu. Tas ir konsultatīvais centrs internetā. Jebkurš var ienākt mājaslapā meklējuceļu.lv un uzrakstīt jautājumu, kuram no centra speciālistam. Tas ir psihologs, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, kā arī mācītājiem uzdot jautājumu. Šis centrs, konsultatīvs centrs, veidojas uz mūsu tā esošā centra bāzes. Šeit mēs strādājam ar bērniem no 5 līdz 18 gadiem. Bērni nāk katru dienu pēc skolas no 12. Šeit viņi var izpildīt mājas darbus, un arī pedagogs palīdzēs ar mājas darbiem. Brīvi pavadīt laiku, satikties ar draugiem, sarakstīties internetā ar draugiem, paēst, kā arī viņi var izmantot dušas un nomazgāt savas drēbes. Centra ieguldījums ir tāds, ka mēs šiem bērniem strādājam, viņiem ir, ko pavadīt brīvo laiku. Šeit ir brīvā laika saturīgas pavadīšanas iespējas. Šeit arī ir psihologs un sociālais darbinieks, kas arī šiem bērniem strādā. Tad, principā, šie bērni šeit atnāk, un mēs arī viņiem strādājam, mēs identificējam problēmas, kādas ir, jo sociālās dienas viņas nosūta mums, un mēs tālāk viņiem strādājam. Ir daži pozitīvi piemēri, kā piemēram, kad vecāki paši nāk un runā par šīm problēmām, jo atzīt, ka ģimenei ir problēma, tas nav tik vienkārši, kad atnāk un pasaka, jā, man ir tāda problēma, kad nav tas attiecības ar bērnu tik labas, ko man darīt, ko es daru nepareizi. Un tad mēs, protams, izrunājam visus šos plusus un mīnusus, un mēs dodam kaut kādus ieteikumus, ko un kā tālāk darīt. Kādas metodas jūs izmantojat savā darbā? Pārsvarā es izmantoju projektīvās metodas, tas ir zīmēšana, darbs ar krāsām. Un viena no tādām metodēm vēl ir smilšu terapija, jo šiem bērniem ir ļoti grūti izteikt savas emocijas. Viņiem ir ļoti grūti izteikt savas sajūtas vārdos. Un smilšu terapija ir vienkārši brīnišķīgs līdzeklis, kas palīdz bērniem atvērties un pastāstīt savas sajūtas. Mēs strādājam ne tikai ar bērniem, bet arī ar vecākiem. Jo daudziem vecākiem trūkst gan zināšanas, gan pieredzes, kā tikt galā ar dažādām bērnu un pusauģu problēmām. Un, pie mums viņi nāk gan iegūt šīs zināšanas, gan arī atbalstu. Jo daudziem vecāki pat ir ļoti dzīves nomākti. Un šeit viņi arī gūst atbalstu šajā savā dzīves situācijā.